pirms teju 20 gadiem man bija bizness pirms Intellectual City Fashion, un mēs nodarbojamies ar ASV modes zīmoliem, premium un luksus zīmoliem. Nu, pārsvarā premium zīmoliem mums bija outlets, un es atceros, ka tā bija sievietes, kas biju iepirkšās agrāk Amerikā, tieši Ralph Lauren, un viņām bija tāda sajūta, ka viņas pazīst Ralph Lauren, un viņas gāja pa veikalu, un šādu žaketīti Ralph viņš ir uztaisījis, un šādas bikses, un mēs vienkārši ar meitenēm arī tāda sajūta, ka patiesībā jau viņa nepazīst, vai ne, to Ralph Lauren, bet vienkārši viņš ir tik bieži žurnālos sevi rādījis un personificējis ar šo savu premium zīmolu, ka cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir izlasījis visas intervijas ar viņu un redz to stilu un rada to sajūtu, ka viņš ir tas, kurš tur vada to parādi un ir pazīstams ar klientu. Un man liekas, ka personiskais zīmols, ar ko Diana sāk stāstīt, ir veids, kā mēs ar mazāku budžetu varam izveidot premium zīmolu.